Daugavpils domē reizi mēnesī notiek Rotko mākslas centra projektu uzraudzības komitejas sēdes. Komiteju vada domes priekšsēdētājas vietniece Līvija Jankovska. Šajās sēdēs tiek sniegta aktuālāka informācija par projektu gaitu, par grafiku izpildi un problēmām. Projektu vadītāji regulāri tiekas ar celtniekiem, arī par to komitejas locekli sniedz informāciju uzraudzības komiteju sēdēs. Bez šaubām pašvaldība ir ļoti svarīga, lai projekts noritētu veiksmīgi un lai paredzētā laikā arī tiktu rekonstruēta ēka un lai arī varētu Marka Rotka centrs uzsākt savu darbību. Bez šaubām šodien mēs arī runājām par to, kādā veidā tiks iekārtots Marka Rotka centrs, jo mēs zinām, ka tur ir ļoti daudz sarežģījumu, jo projekts ir sarežģīts, aktivitātes ļoti dažāds, jo šī projekta ietvaros mēs ne tikai esam ieplānojuši rekonstruēt ēku un izveidot Marka Rotka centru, bet šeit ir arī jādomā par to, kāds centrs būs iekšpusē, kāds būs tā piepildījums un cik tas interesants būs gan mūsu pilsētniekiem, gan arī mūsu pilsētas viesiem. Darāmā ir ļoti daudz, un uzraudzības padome ir tā institūcija, kura ļoti vērīgi arī seko tam, lai visi projektu nosacījumi tiktu ievēroti. Rotko mākslas centra rekonstrukcija noslēgsies ieplānotajā laikā. Daugavpils 17. vidusskolas ēka Varšavas ielā, kas ir tukšā no pagājušā gada 1. septembrā, drīz iegūst jaunus iemetniekus. Ir pieņems lēmums atvērt šeit jaunatnes nāmu. Kopā ar 17. vidusskolas direktoru Ivaru Šķinču un Daugavpils pilsētas domas jaunatnes departamenta vadītāju Teodoru Bikovski šo ēku apmeklēja Daugavpils domas priekšsēdētājas pirmais vietnieks Vitālijs Azarevičs. Šī ēka ir ļoti piemērota. Jūs redzat, kā tikko ēka bija renovēta, ieguldīts Eiropas projekts. Diemžēl skolnieku trūkuma dēļ šī ēka palika tukša, bez skolniekiem, un mēs nevaram atļauties, lai tāda skaista ēka izskatītos un būtu tukša. Tāpēc noteikti šis projekts, kas saistīts ar jauniešu sabiedriskām organizācijām, ar biedrībām un nodibinājumu, kur var viņi izvietoties vienā vietā, es uzskatu, ka ļoti pozitīvs. Žēl atstāt šīs telpas, bet mēs jau arī agrāk zinājām, ka šīs telpas ir perspektīva domātas jauniešiem un ļoti patīkami, ka tagad vairāk par 20 jauniešu organizācijām atradīs šajās telpās savas mājas. Es kā domas deputāts atbalstīšu šo ideju, un varbūt tiešām mums izdosies šajā jaunatnes mājā kaut kādas jaunas aktivitātes, kas ļaus palikt mūsu jauniešiem pilsētā. Uzturēt un saglabāt šo ēku, principā tas no vienas puses, var pateikt, ka tas atrodas pietiekoši labā stāvoklī. No vienas puses, ieguldīta nauda, CERO projekta un tā tālāk. No otras puses, protams, tas ir drošības jautājums, kas tiek risināts, tāda norma kārtība. Ar kādiem nosacījumiem šeit atradīsies mūsu jaunatnes organizācijas? Primārs nosacījums, lai tas būtu tieši jaunatnes organizācija, protams, kas strādā ar jaunatni, un tas ir ierakstīts viņu statutos. No vienas puses, no otras puses, runājot par finansiālu daļu, tas ir jautājums, par kuru mēs vēl runāsim. Protams, tas nav komerciāla lieta. Arī vēl viens nosacījums, protams, nekāda saistība ar politiku nevar būt. Vai pietiks vietas visiem gribētājiem? Es domāju, ka jā. Jaunatnes departaments būs saimnieks šajā ēkā. Mēs izstrādāsim nolikumu un veiksmīgi realizēsim šo projektu. Ļoti ceru uz to, ka jaunatnes nams līdz 1. jūnijam, māja mēnesi jau atver savas durvis. Aprīlī sāka savu darbu Bērnu veselības centra jaunā valdes locekle Tatjana Kokina. Pediatrs pēc profesijas un talantīgā administratore daktere noteica savas darbības prioritātes un virzienus. Pamatprioritāte ir ārstu speciālistu piesaistīšana darbam Daugavpilī. Diemžēl centra nav bērnu endokrinologa un imunologa, bet ikdienas prakse pierāda, ka šie speciālisti ļoti nepieciešami mūsu centram. Vēl viens darbības virziens ir centra infrastruktūras uzlabošana. Tuvākajā laikā mums nepieciešams pabeigt lifta projektēšanu, pēc tam tehniskais lifta projekts, lai mūsu bērni ar īpašām vajadzībām bez grūtībām ļautu iekļaut bērnu veselības centrā augstākajos stāvos.
Vēl mums vajag paplašināt autostāvu vietu, lai bērnu vecākiem būtu viegli piebraukt pie centra un atstāt savu automašīnu. Pakalpojumu spektra paplašināšana arī viena no prioritātēm. Mūsdienas cilvēki daudz pārvietojas visu pasauli. Ceļo, strādā, studē, mācās, un dažiem no tiem vajag speciālas vakcīnas. Bet pašlaik viņi ir pieņemama tikai Rīgā. Un domāju, ka arī šo situāciju mēs varam mainīt. Plānojam arī paplašināt rehabilitācijas un fizioprocedūras spektru, lai mūsu pacienti ar kustību ierobežojumu arī var saņemt šādu palīdzību un pakalpojumus. Un perspektīvā iespējams centrā nodibināsim veselības skolu, kas būs paredzēta mūsu maziem pacientiem un arī vecākiem, lai viņi var tur saņemt kvalitatīvus specialista konsultācijas, iemācīt kaut ko jaunu un arī izdarīt kaut ko labu savā veselībā. Tiek plānota arī aktīva Eiropas fondu piesaistīšana. Pagājušajā nedēļā Daugavpils pilsētas domes jaunatnes departaments pārcēlas uz nesen renovētam telpam Saules iela 5A. Rosība pārbraucot nepārtrauca ikdienas darbu, jo departamentam priekšā ir ļoti svarīgi pasākumi – vasaras nometņu un jauniešu nodarbinātības organizēšana. Tas būs 21 nometne, ja, tieši tā, tas bija plānots. Pēc 23. aprīļa mums uz rokam būs visas programmas, kurus izveidos vasaras nometņu vadītāji. Un mēs aprīļa beigām uzsāksim ceļrotu pārdošanu. Otrkārt, tas ir viss, kas ir saistīts ar vasaras jauniešu nodarbinātības programmu. Tad šeit mums viss ir kārtībā, viss nāk tā, kā vajag, nekādu problēmu nav un principā viss turpinās. Jaunatnes departaments gatavo pilsētā jau populāru festivālu. No publiskiem pasākumiem vissvarīgākais pasākums tas būs festivāls Urbans Tēls, tas ir ielu kultūras festivāls. Ekstremāli sporta veidi, grafiti konkursi, arī hip-hop sacensības un tā tālāk, viss tur būs iekšā. Tas ir viens no tādiem lieliem pasākumiem, un mēs varam jau teikt, ka tas ir tradicionālais pasākums mūsu pilsētī. Es domāju, ka viss arī, kā vienmēr, sadarbībā ar Stop Time Studio būs ļoti tā svinīgi, ļoti forši un interesanti visiem. Iepazīties ar departamenta jaunumiem un aktivitātēm var mājaslapā www.jaunatne.daugavpils.lv. Pilsētas skolas turpinās 13–14 gadīgo skolēnu atlase uz vasaras nodarbinātības programmu. Bērnu, kuri grib strādāt, kā parasti vairāk nekā apmaksātu darba vietu. Tāpēc skolas izstrādāti atlases kritēriji, lai programma strādātu motivēti audzēkņi. Tika vērtēts skolas apmeklējums, attiecības ar klases biedriem, ar skolotājiem, uzvedība stundas laikā, starpbrīžos, ārpus klases pasākumos un tā tālāk. Par katru kritēriju skolans var saņemt no 1 līdz 5 punktiem. Kritērijiem, kurus saskaitot, var noteikt pretendentus. Ņemts vērā klases audzinātāja, sociālā pedagoga un administrācijas viedoklis. Sociālie pedagogi apgalvo, ka daudziem tīniem vasaras nodarbinātība ir liela vērtība. Kad es strādāju ar tiem bērniem, kuri grib strādāt, es sapratu, ka viņam ir liela vēlme nopelnīt savu pirmo naudu. Bez tam iespēja piedalīties vasaras nodarbinātības programmā motivē uzlabot skolnieku sekmes un uzvedību. 1. maijā Latvijas ūdenstilpnēs sāksies atpūtas sezona. Daugavpils glābšanas dienests jau gatavs darbam, lai nodrošinātu cilvēku drošību pilsētas ūdenskrātuvēs. Ir uzlabota materiāla tehniska bāze. Pateicoties domes finansējumam, glābšanas dienestā ir iegādāti 2 sausie ūdenslīdēju hidroterpi darbam ziemas periodā
un vasaras periodā. Tā kā arī ir iegādāts arī viens vasaras ūdenslīdēja hidroterps. Kā arī mēs esam iegādājušies jaunu kompresoru, kas ir vajadzīgs skābekļa uzpildīšanai balonos priekš zemūdens darbiem. Jo iepriekšējais kompresors ir savus resursus izlietojis. Pagājušā sezona Daugavpils glabējiem nebija mierīga. Pagājušā gada ezerā Stropi tika izglābti 13 cilvēki, tā skaitā 4 bērni, kas, teiksim, vasaras periodā vai, teiksim, nepareizi, teiksim, noteikumus ievēroja peldēšanas laikā vai aizpeldēja pārāk tālu aizliegtajā zonā, un tāpēc arī, teiksim, glābēji, ūdenslīdēji glābēji, kas darbojas stacijā Stropi, teiksim, veiksmīgi tika ar veiktajiem darbiem galā. Šajā sezonā jau ir nācies glābt cilvēkus. Nedēļu atpakaļ, kad jau ledus ir aizgājis Daugavā, 2 airētāji bija ar laivu, mēģinājuši bez glābšanas vestēm un nekāda riņķa, mēģinājuši vizināties pa Daugavu. Un, teiksim, tā kā viņi neprata to laivu vadīt, viņi apgāzās un pateicoties mūsu ūdenslīdējiem, viņi tika izglābti, nogādāti krastā, tika arī izsaukta ātrā palīdzība, lai nodotu viņus, teiksim, izmeklēšanai tālākai, vai nav, teiksim, ķermeņa atzišana vai vēl kaut kādas traumas guvuši, kad notika nelaimes gadījums. Glābēji cer, ka pilsētas iedzīvotāji un viesi ievēros uzvedības noteikumus, tad jauna peldēšanas sezona būs veiksmīga un bez nelaimes gadījumiem. Daugavpils Novatpētniecības un mākslas muzejs mākslas dienu ietvaros aicina skolēnus piedalīties konkursā Virtuālā Daugavpils nākotnē. Konkursa laiks no 17. aprīļa līdz 15. maijam. Pamatnosacījums – radošie darbi jāizpilda ar datora palīdzību. Ļoti interesanti būtu uzzināt, kā mūsu skolēni redz mūsu pilsētu tieši nākotnē, jo mūsu bērni, viņi arī veidos to nākotni un gribētos arī uzzināt, kādas viņam ir domas, kādi ir ieteikumi, kā viņi redz savu pilsētu. Tātad runājot par mērķiem, mērķis ir, protams, sekmēt, lai skolēns attīstās, lai attīstā šo tieši gadījumu datoru zināšanas, jo mūsu akcija paredzēta no 4. klases līdz 9. klašu grupai, skolēnu grupai. Viņam tieši būtu iespēja parādīt savas datorzināšanas un prasmes, zīmējot datorā. Visi darbi būs publicēti Daugavpils Novatpētniecības un mākslas muzeja mājaslapā, bet prezentācija notiks neparastā gaisotnē. 19. maijā, tieši kad būs muzeja nakts, no 10. vakarā kopā ar saviem radiem un visiem, kas viņam palīdzēja radošā darbā, atnākt uz muzeju, tieši pagalmā notiks visu darbu prezentācija, video prezentācija. Visi varēs apskatīt pilnīgi visus darbus, un arī būs izveidota speciāla galerija šai zīmēšanai akcijai, kur katrs varēs ieiet un apskatīties ne tikai savus zīmējus, bet arī kā citi redz Daugavpils pilsētu nākotnē. Visu informāciju var atrast mājaslapā www.dnmm.lv.